Sveiki, es esmu Eva Šimo, Līgavu dūla. Atbalstu līgavus un līgavāņus pirms kāzām un kāza dienā, kā arī organizēju sirsnīgus dvēseliskus pasākumus, tā skaitā skaistas kāzas. Un šodien es esmu atnākusi ciemos uz brīnišķīgu dizaina studiju pie Lolitas. Tūlīt apgriezīšu kameru un ieraudzīsim arī Lolitu. Vienu mirklīti. Sveika, Lolita! Paldies, ka uzņem mūs savā brīnišķīgajā studijā, un mums ir iespēja apskatīt, kā tu šeit strādā, kā ta izskatās. Jā, jau kāds klients zvana, droši vien grib pasūtīt tērpu. Tas ir ļoti labi. Tā ir ikdiena, vai ne? Tā ir ikdiena, jā. Nu, ko, iesim aprunāties, pastāstīsi nedaudz, ar ko dizainere vispār nodarbojās. Man tā ir diezgan tāda tumša bilde, es nezinu, ļoti interesē. Dizainers ir vienmēr veidotājs. Māksliniec arī kaut kādā ziņā, vai ne? Māksliniec arī, bet nekādīgi nesanāks ar audumu strādāt un neko nejust no materiāla. Jā. Nu, lūk, cik te ir skaisti. Man ļoti patīk šīs krāsas. Šīs ir tādas ļoti, manuprāt, sievišķīgi toņi. Man patīk rozā. Es tev no šejienes Lolītu pafilmēšu. Pastāsti, lūdzu, ar ko vispār dizainere nodarbojās? Kas tā ir par nodarbu? Dizainere tāda kā es. Es rādu individuālu apģērbu. Es neveidoju masu kolekcijas un neražoju neko masās. Tā kā es piedāvāju apģērbu, kuru var nosaukt par ilgtspējīgu, ar vērtību, ar kvalitāti, ar smalku stilu un, protams, izvērtējot klientu vēlmes. Un, ja tu man tagad jautātu, kā tas notiek, kad atnāk klients, kad būtu klients, tas notiktu, ja? Es tev jautātu, kādam pasākumam, kā tu vēlies izskatīties, ko tu gribi izcelt savā augumā, savā sejā. Varbūt tev ir kāda sena lieta, ko tu gribi iesaistīt un integrēt tajā tērpā. Kāds ir tavs budžets? Kādu tu redzi to materiālu, varbūt tev patīk lins, varbūt tev patīk samts. Parasti jau atnāk, ir īpaši, ja tā ir līgava, un tu strādā līgavām. Un līgavas man ir bijušas dzīvē daudz, bet man nav attēlu, ko rādīt ļoti daudz, tāpēc, ka tā ir sensitīva tēma, un es ar to baigi nevaru tā izlikt, tā kā izrādīties, ja. Bet es varu parādīt kaut ko nedaudz no procesa, kas šobrīd varbūt notiek darbnīcā. Kas ir individuāli pasūtījumi, kas jau ir gatavi, un kas ir tapšanas stadijā, gribu zināt, kā top, tad es rādīšu, kā top. Jā. Un sakot, pēc šīs te sarunas, tas ir numur 1, tas ir saruna, un tad šīs sarunas laikā man ir jāiegūst uzticība. Man uzticētos. Tas jau ir, droši vien tāds apusējs, vai ne, abiem sajust, jā, vai... Saiknei, un tas ir jāsajūt. Neslēpšu, ir bijis tā, ka nav šīs saiknes, un tad tā sadarbība nenotiek vienkārši. Tieši tāpēc tā pirmā saruna ir svarīga. To var sajust jau pirmajā reizē, to var sajust, tas ir pieredzi, un tāda man ir. Ļoti labi. Tā ir viena no tavām lielākajām vērtībām. Man šķiet, ka tev ir diezgan liela jau pieredze, ja, šajā? Jā, es sen strādāju šajā jomā, un man ir bijusi tā iespēja strādāt Rīgas modeļnamā, tas bija drēbniecības augstākā kvalitāte, kur mācīja, kur es faktiski pēc mācībām uzreiz nokļuvu tādās ugunskristībās, teikt. Un nekādu tur atlaides nebija, tur bija viss uz milimetru jādara, ļoti precīzi, bet vienkārši no turienes ir tā kvalitātes sajūta un tāda drēbniecības kvalitātes sajūta arī. Ko man arī palīdz izpildīt man šuvēja, kas blakus istabā strādā. Un, ko tālāk, tad ir šis te pirmā skice, mēs uzburam to ainiņu. Meitenei, sievietei, parasti strādāju tomēr ar sievieti, ja viņa vēlās piesaistīt, teiksim, līgavu kāzu gadījumā ir bijis, ka es piekrītu uz šo puisim kraklu, saskaņot ar līgavu vai vesti. Un vienreiz pat žaketi šausmas. Bet, tā bija tāda īpaša kliente, kurai es nespēju teikt, izlūdzās man to.
Jā. Bet, Lalita, kā ir, varbūt, piemēram, ja tā ir līgava, ka viņai jau varbūt ir jau kaut kāda ideja, ja, ka viņa atnāk jau ar kaut kādu skici. Protams, viņa rāda savus dizaina analogus. Mēs kopā izanalizējam, ko mēs varam paņemt no tā un ko es varu pielikt no sevis. Es varu uztaisīt arī precīzu kopiju. Un piemēram, bet ja ir arī gadījies tā, ka šai personai nav ideja, viņa varbūt tev lūdz, vai tu varbūt viņa apraksta tev un tad tu uzzīmē, un viņa tā kā nav pati, teiksim, vizuālais tips, viņa varbūt pati nav varējusi to vizualizēt. Mēs runājam sākumā par krāsu, par siluetu, par garumiem. Par vietu, kur tas notiks, jo vieta nosaka ļoti daudz. Vai tā ir baznīca, vai tas ir dzimtsradas birojas, vai vispār tas jūras krasts, dažādi. Jā. No to arī jārēķina. Funkcionalitāte apģērbā. Funkcionalitāte vispār pirmā vietā ir apģērbā. Manā skatījumā nefunkcionāli apģērbu nevienam nevajag. Ko nevar teikt vispār par līgavas kleitu, it kā, jā? Jā, bet, protams... Bet viņai ir savas funkcijas, viņai ir skaistuma funkcija, viņai ir apburšanas funkcija. Jā, bet arī, tomēr, ja tā ir visa diena vienā kleitā, tomēr ir jājūtās komfortabli. Tāpēc es esmu tāda dabīgo materiālu, tāda advokāta. Jā. Jo, manuprāt, pat tās pāris stundas, nevajadzētu viņai svīst tajā poliesterā. Protams, jā, lai labi jūtās. Sajūta ziņā arī jābūt labi. Pastāst, lūdzu, padalies nedaudz tagad par to līgavu tēmu. Tu jau droši vien arī dizainē ne tikai līgavas kleitu, bet varbūt arī mammai, vai varbūt meitiņai, vai māsai, un līgavas māsām, vai veselam kolektīvam. Māsas man nav bijuši, bet ģimene gan visu. Tas ir tā kā likums. Nāk līdzi sievasmāte, vīramāte. Kungiem arī kādreiz kaut kādus elementus, ja, teiksim, viņi tur grib kaut kādu saskaņot lakatiņu vai kaut ko tādu, protams, kūstais, lai ir smuki kopā. Tas kops, kāds bērns, tāpat tās grib apģērbt, ja. Tā ir man mīļākā tēma vispār. Es ļoti labprāt ģērbu savas mazmeitas, un ja kāds vēlās kaut ko bērnam, tad es tas tik priecīgi. Jā, man patīk, jā. Kāpēc izvēlēties unikālu apģērbu? Lai nebūtu tāda pat kā visas. Lai nesatiktu otru līgavu, turpatās pie baznīcas liekšņa tādā pašā kleitā, ja. Tas ir viens, katrs jau mēs esam atšķirīgs. Un es domāju, ja mēs runājam par īpašu gadījumu, kā tu tagad runā par kāzām, tad es domāju, ka te jau ne tā, ka cilvēks ir pelnījums būt tas īpašais cilvēks, ja. Un vēl otrs ir tas, auguma īpatnības. Cilvēki mēs būt ļoti gari, ļoti īsi, neproporcionāli, apaļīgi, vēl kaut ko, tur ir jānāk palīgā, lai tas viss ir labi. Jā, tad grūti, teiksim, piemeklēt veikalā tādu, un tad atnāk un uzšķir tādu, un vēl izskatās brīnumu skaisti, ja? Nevis uzvēl kaut ko, kas der, bet izskatās ļoti labi. Jā, skaidrs, jā, un tad tas ir tavs unikālais un viens vienīgais, kā teikt, kuram ir tieši tāds apģērbs. Parādīsi mums nedaudz savu studiju, darbnīcu. Šobrīd nav man te līgavas kleita neviena, bet man sāk ienākt vasara ar saviem materiāliem konkrētiem, kas parasti ir lins, kokvilna zīds. Šajā konkrētajā brīdī es esmu noteikti iemīlējusies vienā materiālā, un tāpēc es sākšu ar to, jo man viņš liekas burvīgs. Citi nezinu, ko viņi darīt. Jā, ļoti skaisti. Jā, es dzirdu. Šis ir stadijā, procesā. Jā. Tu pagājušajās, kad bija pie manas ienākus, tu redzēji vienus citus, es viņus nosaucu par pikniks vārdu. Jā, man ļoti patīk pikniks vārdu. Šie ir vārdi piegriezti un redzi, kas te notiek. Jā. Slīpā diega vieta ir nostiepusies pilnīgi. Tas viss būs jānolīdzina, lai vienādi. Es to tā neatstāšu. Viņš būs vienādi. Viņam ir tas, kas man zīdā patīk, ir tas, ka viņam ir skaņa. Tu nekad to nedabūsi poliesterā. Nekad. Tas ir fakts. Skaņa, kritums, vieglums, redzi, kāda te ir. Jā, ļoti skaisti. Viņš tāds rotaļīgs ir. Šis varbūt arī līga vai līgojoši kaut kas, tikpat labi tā varbūt ikdienas lieta, kas savilkt kopā kaut kādu elementāru tekliku. Var uzdot jautājumu par materiālu. Piemēram, atnāk sieviete, kur grib sev vienkārši skaistu kleitu vai līgavu, un tad jūs saprotat, ko gribat, un kā tad notiek tā materiāla izvēle, auduma izvēle? Mēs jau šeit, jau pie manas darbnīcā apmēram ieskicējam virsienu, kur mēs
dosimies, un ko mēs meklēsim. Jā. Nevar iet veikalā un sākt tagad no viena gala, ja tas prasīs vienu. Jā. Bet tur parasti aiziet kāda stunda, jo mēs šeit jau esam noformulējuši, kas tas būs. Vai tas būs zīds, vai tas būs zīda tafts, vai kokvilna, vai lins, vai tvīts, vai vienalga kas. Jā. Tad tu arī savā ziņā esi tāda dūle, jo tu atbalsti Līgavu pilnībā no pirmā punkta, ja, kad sāk tapt skice, kopā ejat meklēt un kopā darbojaties, kamēr ir tas brīnišķīgais rezultāts. Es nezināju, ko tā sauc. Jo es zinu, kā, man bija krustmeitiņai tās pirms 6 gadiem. Viņa klētu pasūtīja gatavu. Jā. Bet ar ideālu augumu un ideālām ķermeņa proporcijām, vienalga, vajadzēja vietām pielabot, mazliet viņu paņemt īsāku, un to es arī palīdzēju izdarīt. Un kāzu dienā man somiņā mazajā bija diegs un adata līdzi. Jā, kas, un bija šis kas. Jā. Jo viņi pārģērbās uz pirmo valsi, uz dēju, un sapratu, ka te viss ir vaļā, un to klētu es redzējusi nebija, un viņai būtībā krūts bija ārā. Un, ko es darīju, es viņai vienkārši ņēmu to visu uz viņas sašūcīt, lai cilvēks jūtās labi, un visi bija laimīgi. Viņai bija skaisti dekoltē, un nekur nekas nebija. Cik skaisti. Jā. Un kas tev tas rociņās ir? Tas ir tāds krekliņš no muslīna auguma izšūta. Jā. Tas arī izskatās tāds elpojošs, jā. Es jau tikai tā. Tikai elpojošos. Ļoti labi. Tas ir tāds, te ir arī kokvilniņa tāda vasariņa. Šī arī tāds, jā, interesants. Te būs vēl viena orgānze, jā, tāda citā krāsiņā. Es uztaisīšu tādas vārdu kolekcijas, atzīšos, es tagad to daru, tāpēc, ka man iemācīja, ka ir jābūt kaut kam, ko nofotografēt, cik vajadzēja, ko es daru. Te ir kokvilniņa, kas būs apakšklēta, tās klētas, kas ir lina klēta. Un te ir stāsts par to, ko es nesenāk bukusi pie Diānas, ja. Meklēt pretēji tam, ko tu dari, ja šitā ir mana krāsa absolūti, ziemeļu debesu krāsa, pretējā ir šī, ja. Jā. Tu man labi ielikšu vismaz odēju. Būs, vai vienu podziņu piešošu tādu, man vajag iepatikās, es pēkšņi ieraudzītu, tādi oranži punktiņi ir visur. Jā. Tā kleitas krāsa, ko tu saki, mīļākā, es redzu, kāpēc tev acīm ļoti piestāva, pilnīgi tā kā atstarojās. Ļoti skaisti. Viņa, tas lins uzreiz ir tik dzīvs. Jā. Bet te man ir uz galda, mēs varam apstīties, tu vari izvēlēties savu krāsu, nāc. Labi, ejam. Man bija atbrauc, es sadarbojos ar Lietuvas fabriku. Jā. Latvijā mums vairs nav ražotājs, Rezeknē ir, bet ļoti tur maz. Krāsu nav, izvēles nav. Man ļoti patīk šī lina marle, tu redzi, kāds viņai vieglums ir. Un man atstāja paleti, tu vari izvēlēties, kur tu gribēsi. Ja tu gribēsi. Jā, ļoti labi. Man patīk tas, ka jau priekšā ir izvēle, kā teikt, cilvēks var paskatīties un jau tad es varu viņam piezvanu un pasūtu. Es nebraucu uz to fabriku. Tas ir tāds linu puisis, kas te brauc jau gadiem un atgādā gan operu, gan teātri. Man uzrunā šī laikam ir tā tava un vēl tā violetā. Man ļoti patīk. Jā. Jā, un te man vēl ir šādas vēl izvēlējos, reki būs plētiņas. Bet, tas skaists zaļais arī skaists. Dizains, kas plikie plēci un kāds volāns, tas ir... Jā, ļoti sievišķīgi, jā, skaisti. Ļoti skaisti. Tas ir tapšanas stadijā, viņš nav vēl gatavs. Jā, un ko es vēl tev stāstu? Tas izvēlās samtu ļoti patīk, jā. Šī ir tapšanas stadijā tvīda žaketīte. Klasiska ļoti būs tā, jā. Tā vēl ir procesā, jā. Tā ir procesā, bet, jā, ir diezgan maz cilvēku, kas vēl spēj strādāt ar tādu materiālitāti līdz, bet, ir daži, jā. Jā, skaisti. Šeit ir arī stāsts, jā. Šis ir klients apģērbs, tā bija šāle. Viņa atbrauc no Japānas ar šitādu šāli. Es gribu krekliņu, nevis šāli. Cik skaisti. Redz, te ir eģītis, tas ir no eģīta tā maliņa, tas ir auduma ārējā maliņa, tā kā viņa bija ļoti smuka, un mēs varējām kāds atstāt. Un viņai tas iet pie šī te kostīmiņa, tāds kostīmiņš. Ļoti skaisti, jā. Kur mēs izmantojām arī oranžo diegu.
paņem kurklādiņu. Jā. Tas nav netīšām, tas ir rokdarbs. Jā, apzināti tas tur ir nonācis, Tas jā. ir apzināti, Jā, nu jā. ļoti forši, jā. Jā. Skaisti, jā, tāds akcentiņš. Kur ir žaketīte meitenē vēl pie tā visa. Brīnišķīgi. Un apsties kādas tīčikusītes ar zīdrūlīšiem. Tā mēs strādājam. Runājot par to šalli, kas kļuva par topiņu, jā, tur arī ir vesels stāsts, vai ne, ka cilvēks var atrast mājās kaut ko, kas nav sen lietots, un teiksim, pārradīt to par kaut ko jaunu. Jā, bet ar tādu jau lielu vērtību, piemēram, kaut kāds mantojums no vecmāmiņas vai no māmas, vai ne? Man ir bijuši tādi klienti, kas atnāk ar vecmāmiņas kleitu. Jā. Brokātu kleitas, atceros, atved meiteni. Vidusskolas izlaidums. Tā kleita bija no 70. gadiem, no 70. gada sākuma, spilgti violeta, spīdīga brokāta kleita. Un tā meitene uzvelk un noslīgs tajā kleitā. Nu, vecmāmiņa bija apjomīga. Bet viņa grib tieši to audumu. Nu, vajag tagad dabūt. Un es tagad paņemu adaciņas, nu, to adats spilgtiņu, tagad tuvojos viņai, un viņa pēkšņi paliek bāla, krīts. Kas notiek? Izrādās viņai fobija uz adatām. Nu, tas tāds stāsts. Jā. Bet es uztaisīju to kleitu tādā veidā, ka viņa stāvēja. Es apsēdos, paņēmu zīmoli, zīmēju, pierakstīju, saskaņoju, mērīju viņu. Un uztaisīju kleitu, bet neiespraužot viņā nevienu adatu. Jā. Nu, cik lieliski, redz, kā tu proti pielāgoties, jā, tas ir ļoti elastīga sajūta, kā cilvēku atbalstīt. Nu, tāds gadījums vienīgais tās bija, bet es viņu vienmēr atceros, tāpēc, ka tas tiešām bija tā hops, ko nu, ka tu nevar spraust tāpēc. Nu, te bija runa par mamām un meitām un māsām, kur bērniņš, var teikt, krustmāte bērniņam. Nu, šis arī nav pabeigts, bērniņš pabeigts. Tā kā, nu, patiek šie tie vieglie materiāli, jau sapratu. Jā, man tie svārki ļoti, ļoti uzrunājas, jo tagad jau iekrīt sirdī, kā teikt, tie zīdi, ko tu rādīji sākumā, man ļoti patika. Nu, redzi. Nu, kāpēc es te noliku tautu bruņšus? Tāpēc, ka es nekad neatsaku cilvēkiem, tas, kas arī ir vērtība, ja? Mantota vērtība, šie konkrēti manēji. Ap divu mantot, man vispār pilns taps ar mantotiem tautas starpiem. Gadījies, tā ir, nezinu, kaut kā veicies. Jā. Un es visu laiku esmu pa ģimeni viņus tā transformējusi. Tad tas ir bijis mammai, tad tas ir bijis manai meitai, tad ir atkal tālāk. Nu, vienkārši nekad neko nost negriežot. Audumu bruņšu platums apakšā ir 3 metri, viduklī viņus var vainīt. Tā vajag. Un attiecīgi arī ņieburus un jakas piešuju klāt. Un, kad tuvojas dziesmu svētki, tad man tādas klientas sarodās daudz, kam vajag piepalīdzēt tikt galā ar savu tautstāvu. Kaut kas ir, nu, vajadzīgs vienkārši man šaurāk vai platāk, lai cilvēks var justies labi. Tagad pēdējie dziesmu svētki, kas bija man ļoti daudz meitenes teica, ieliec man kā baturā vēslēdz arī. Jo tie telefoni, kur jāliek ir. Jā. Un mums nav tā kā Norvēģija, Somija. Tā ir arī tāda ilgspējība patiesībā, es domāju par apģērbu, ka tu neizmet to, kas tev ir, vai tas, kas ir mantots, bet tu turpini to apģērba dzīvi, jā, un pamaini. Teiksim, jaunais, jā, kas ir šis, piemēram, viņš arī ļoti ilgi kalpos, viņi varēs mantot. Un arī šo varēs mantot, jo viņam vērtība. Jā. Nu, skaisti, nu iesim apskatīt tavu darbnīcu, ja? Kā te ikdienā notiek darbs tavā darbnīcā? Lūk, te es redzu. Ikdienā man nav tā kā tagad uz galdu, man nestāv valdumi. Tā kā mainās sezona, tūlīt ir vasara, un es izņēmu ārā paskatīties, kāda man tā vasara izskatās. Tūlīt likšu plauktā tur, jā. Tāda viņa arī izskatās. Tā ir tā mana paleta, kurā man patīk strādāt, un dabūt klients bieži vien pielāgojas. Lai gan nē, nu, tur ir vīra māte, tumši brūna, jā. Mēs pielikām jau rotiņas, skatījāmies, kā būs, jā. Un vīra māte zelta. Nāc, jau to parādīšu. Kur man var zelta vīra māte? Šiem tur nolika. Paslēja. Zelta vīra māte. Jā. Viņa arī ir tapšanas stadijā, bet nu, ļoti eleganti. Pilnīgs zelts. Jā. Un tāda viņa man būs. Tāda ir viņas vēlme būt zelta vīrmātē. Skaisti. Lai top.
lai viņa kļūst pa zelta vīramāti. Šis tāds apjaunības darbs, tās kādas ir tikai jūlijā, mēs jau tagad iesākām, lai gan es vienmēr saku, es negribu ļoti ātri sākt, bet arī nedrīkst pārāk vēl. Šeit arī notiek šūšanas process, ja es skatos viena. Šuvēņa, Galīna, mans dārgums, absolūts dārgums, un rekur mums ir viena klāsetīte uztapusi, ir kāds dīnumiņš, paskaties. Ļoti skaisti. Tas par darbiņu. Jā. Tik skaists podziņas, jā, brīnišķīgi. Skaties, un te aizzem rāvēs liedzēju, mēs liekam tādu zemeskatiņu, lai nespiež, lai nekož. Tādi tie. Tad šeit notiek gan dizaina darbi, gan šūšanas darbi. Un te es redzu, ir skices, ja? Pastāst, es arī, piemēram, nezinu par skicēm, jo es neesmu vēl izmantojis. Šīs ir melnās skices, es tāpēc noliku blakus, es tikko saskicēju rudens jakas. Ko nozīmē melnā skice? Mēs vienkārši tur redzu, tur nav tādu konkrētu detaļu, tur ir proporcijas. Tur ir proporcijas un siluets. Un es jau prātā skatos, domāju, kas tas man būs pa materiālu. Te, kur ir linaklētā melnā skice, ja? Kas tur var būt? Vēl tur tāda bante, vai piedurkne, vai nē. Un tad beigās saliek krustiņas apvelk, kas patīk. Un šeit arī tas pats, ja? Un tad turpina tālāk un zīmē tālāk. Kur jau ir uzzīmēts un jau darbs notiek. Ja šitās klētas, ko es tikko rādīju. Zila pelēkā, ja, no šitā te auduma. Nu jā, tie ir organisks svārki, tas tā kā tās kolekcijas. Tur arī melnā skice, un viss te ir ņigu ņegu. Vēl viena melnā skice, kur viena ir apvilkti, ja, tas nozīmē, ka es to darīšu. Tad šeit ir tā kā vairākas opcijas, un tad izvēlēs to, kas būs. Es pati saskicēju, kas man nāk galvā. Protams, man nāk iedvesma no kurienes. Ja. Es, protams, sakoju līdz tam, kas ir aktuāls. Tas ir viens, bet es ar tiem trendiem trakajiem virsū neskrīju. Es drīzāk par to ilgspējību. Un ar to mūžīgo dizainu, kas nekad neapnīk. Ja. Šitā tipa kleitas, kur šitā skice ir 19. gads. Un tas man bija muslins. Tas nav lins, tas ir kokvilns audums, tāds plāns. Un šeit es redzu, ir arī bildes. Es varu paskatīties. Jā, paskaties. Es apiešu riņķi. Es apiešu riņķī, parādīšu, kas vēl šeit ir. No šīs puses. Mazliet no tā, ko es esmu darījusi kādreiz. Ja man tā kasta ir pilna ar fotogrāfijām, visas mēs varam neskatīties. Šī bija mana klienta. Viņai bija garderoba visa no manis. Visa nē, un kaut kas jau nē. Un tad žurnāls Sants man piedāvāja šādu sadarbību. Mēs braucām uz laukiem un safotografējām viņas faktiski garderobi. Un šeit ir tas žurnālā iekšā. Jā, tas ir žurnālā iekšā. Jā, un te ir bildīti. Jā, ļoti skaisti. Un tad es ļoti, tā kā jau teicu, daudz man ir ar bērniem bijis darbs, jā. Tur arī, es nezinu, kura gada mans mazais, manas cepurītes, es esmu mājās jaunā māmiņa pēcdzemdība atvaļinājumā, un es jau nevarēju rāmi sēdēt, tad es sēdēju kaut kādas cepurītes tur mārkoju savai meitiņai. Jā. Es redzu, ka te ir ļoti daudz šķērītes. Man mājās nav tik daudz šķērītes. Šīs ir droši vien visas ļoti specifiskas, ja tās. Šķērs, kad te kasas. Asām gan viņām jābūt. Tādas pavisam maziņas, jā. Viņām jābūt asām, un adatiņām jābūt smalkām, jā. Šitās vairāk rokdarbiem, jā. Es esmu pat arī liela rokdarbniece, daudz visu kaut ko daru pat ar rokām, bet tas vairāk paliek hobija līmenī, ja man vajag priekš apģērba, priekš cilvēku, priekš pasūtītāju, tad es aicinu palīgā savu bijušu audzēkni Elīzu Māru Tūperi. Mēs esam kopā radījušas arī tādus unikālus tērpus, kur ir viņas izšuvumi. Viņums ir vienīgā izšuvēja ar bakalaura grādu Latvijā. Saki, Lolita, cik apmēram ilgi, es domāju, kāza kleita droši vien aizņem diezgan daudz laika, vai ne, lai viņu radītu tādu no nulles līdz kāza dienai. Cik apmēram būtu jārēķinās laiks, cik tas ilgi prasa? Man patīk, ja man uzrunā kaut kādus mēnešus 3 pirms kāzām, tas ir noteikti, jo tāpēc, ka līgavai pirmkārtam jātiek skaidrībā, kas tas būs, un viņi to varēs atļauties arī budžeta ziņā, un vai viņai vispār vajag mani, vai tikai manu palīdzību. Es neatsaku arī tā kā vienkārši konsultēt. Jā.
Un es viņām vienmēr arī iesaku aiziet un pamērīt tās kleitas, kas jau ir pieejamas. Un tad viņas arī saprot to, kas vislabāk piestāv. Jā. Bet, ir bijuši gadījumi, kad, teiksim, atnāk meitene ar no Amerikas atsūtītu kleitu, kas ir bijusi draudzenes kāzās, draudzenes kāzu kleitu. Un es zinu, ka tur bija mazs budžets. Mēs varam aiziet tur, varbūt šī. Jā, labi. Apsēsties abas divas, ne? Ja tā nebūs labi. Būs, man šī telpa ļoti patīk. Jā. Un tad, tas ir vēl viens stāsts. Es pastāstīšu, ka tā arī var darīt. Jā. Un viņi rāda man to kleitu, un es saprotu, ka viss tā augšā jāizjauc, un viņi pat izādīja, un mēs salikām pilnīgi jaunu augšu, un arī tur apakšu pielabojām, un viss bija tik brīnišķīgi, un viss bija par ļoti labu naudu. Un, piemēram, tāda līna kleita, ko tu mums rādīji garā, cik ilgā laikā tā apmēram varētu tapt, ja kādai sagribās uz vasaru sevi iepriecināt, vai šie skaistie svārki? Klientam es saku 2 nedēļas kā minimums, jā. Jo tas parasti arī saistīts ar to, ka klients arī nevar katru dienu atskriet pie manis. Sanāk tā, ka 2-3 nedēļas, bet ir bijis, ka es parakstos, ka man uzraksta ziņu, man parīt ir tas, vai tu palīdzēsi. Bet tie parasti ir tādi senie klienti, kurus es jau pazīstu un zinu. Man viņus nevajag pat nomērīt, noņemt ķermeņa izmērus, es palīdzu. Jā. Skatītāji, ja kādai ir jautājums vai kādam droši uzdodiet jautājumu šeit komentārā, es pajautāšu Lolitai, ja ir radies kāds jautājums, interesi par kādu tēmu. Kā ir ar maziem bērniem? Kā viņiem patīk šis process, kad atnāk, piemēram, maza meitenīte ar mammu uztaisīt tērpu? Viņām droši vien tas ir tāds priecīgs. Dažādi. Es varu kādreiz skriet pakaļ ar to savu adats pilventiņu un nenoķert. Tur atkal palīdz pieredze. Es varu uz aci novērtēt, līdzīgi kā es stāstāju par brokātu kleitu. Es skatos, kur pa garu, kur pa šauru, un vienkārši pēc tam izdaru. Bet principā jau es viņus tā nemoku ar 3 laikošanām vai 2 kā līgavām. Tu zini tos garumus, tās proporcijas un arī uztaisītam bērnam pat klātnēs. Tā. Bet viņām patīk, ka viņas nāk ar mammu vai ar kādu citu vai Romi, tad vai dienīgi. Ja vēl iedod kasti ar tām mežģīnēm. Kāpēc tu izvēlējies kļūt par dizaineri? Vai tu jau piedzimi ar tādu... Piedzimi par dizaineri. Piedzimi ar tādu mākslinieces talantu, teiksim, ka tev patīk zīmēt kleitas, vai kā tu nonāci līdz tam? Kleitas jau zīmēt, toreiz papīrlēli zīmējām. Man nebija tādas bārbijas, nebija tādu. Bija kaut kāda plasmas lēle, plasmas smatiem, pat ne ķemējamiem, bet tas man neinteresē tā lēle nemaz. Es zīmēju papīrlēles, bet es nesapņoju par dizaineru profesiju. Es domāju par to, kas būs pavārs. Gatavošu ēst, bet patiesībā man arī tagad patīk gatavot ēst. Vienkārši man patīk viss, kas ir radošs. Bet tie audumi atnāca vienkārši tāpēc, ka man vienkārši, tas bija dzimtā. Tēva, mammai bija rokdarba veikals. Un tad, kad, protams, viss tika iznīcināts, tad viņi kaut kā bija noglabājis, paglabājis. Man bija 2 koferi ar materiāliem. Cik interesanti. Tad varēja radoši izpausties. Ar žurnāliem, ar darba rīkiem. Prasīja par šķērītēm. Man vairs nav tās šķērītes, kas man bija no tā viena kofera, bet viņas bija tajā dzērvīšu formā, ko tu redzēji uz galda. Tādas var nopirkt, tad Ķīnā dažu atkal. Tādas pašas, bet toreiz viņas nāca tepat no Eiropas visticamāk. Un es tiku pie materiāliem, es redzēju. Viņi arī šuva, bet es viņu reti satiku, jo viņi dzīvoja tālāk no mums, un faktiski viņi man nekādas darba prasmes iemaņas neparādīja. Varbūt vienu reizi parādīja, ka 1 centimetrā jābūt 3 dūrieniem, to es atceros kā šodien. Un tā arī ir. Ja teiksim, ar rokām kaut ko atšuji, tad nevar būt tā, ka tas ir, ka tu lec pa centimetram, bet ka tev ir 3 dūrieni 1 centimetrā.
Nu, skaists tāds ļoti, manuprāt, personalizēts, kā teikt, attention to detail, ka katra detaļa ir svarīga, jā, un tāda ļoti atbalstoša tu izklausies. Man šķiet, ka var iedrošināt skatītājs, nāciet pie Lolitas, viņa palīdzēs, pakonsultēs, atbalstīs no sākuma līdz galam, jā, lai būtu jā, tā, kā... Ja gribēs tad līdz galam, ja negribēs tad tikai no sākuma. Jā, tik tālu, cik vēlēsieties. Jā, tik tālu vēlēsies, tieši tā. Jo, man to liek darīt arī tas mans skolotājs pieredzes darbs. Es nostrādāju ilgi 36 gadus par skolotāju Rīgas dizaina mākslas vidusskolā un ļoti mīlēju to darbu. Jā. Es izbaudīju to, ka tie bērni kaut ko mācās. Jā. un ka viņi aiziet. Un zinu, kāpēc to gan es izvēlējos tā, ka pavisam skaidri apzināti. Jā, tad, kad es sāku savu profesionālo dzīvi, kad man bija jāsāk piegriezt, veidot konstrukciju, kas ir ļoti atbildīgs darbs tieši konstrukcijas veidot uz tā cilvēka, lai viņš sēž tas apģērbs, kas ir viņa. Un man bija tādi nejauki kolēģi, viņi nerādīja. Viņi darīja tā, un šitā, un vispār viņi pat pār plecu nepaskatīties, ja. Un rājās, ja nebija labi. Un tādas pieredzes, un tad es domāju, es tā nekad nedarīšu. Nekad. Tad, kad es iemācīšos, es visiem izstāstīšu, kā to var izdarīt. Ļoti jauki. Jā. Vai tu arī kādreiz esi ņēmusi pie sevis varbūt kādu praktikanti, kas... Jā. Nu, kā skolā strādājot, es nevaru neņemt. Bija katru pavasaru kāds praktikants. Un es arī meitenes, kad viņas beidza skolu, un sāka studēt, es esmu... Ja es jūtu, ka tas bērns to var izpildīt, es esmu lūgusi arī izpildīt tādu darbiņu, iedot arī tā. Tā kā jā, man ir bijušas sadarbības ar bijušiem mācekļiem un vēl joprojām ir. Skaisti, jā. Ļoti skaisti. Varbūt ir kaut kas vēl, ar ko tu vēlies padalīties, kas man nav ienācis prātā tev pajautāt, vai vēlies ko? Man ienāks prātā, tad tu aizies. Tas ir skaidrs. Tad, kad es aiziešu, tātad šī saruna būs pieejama Rīlā, gan manā profilā, gan Lolitas profilā. Es pielikšu pie Rīla Lolitas profilu, kur varat viņu atrast, sazināties ar viņu. Un ja kādam rodās jautājums, tad var rakstīt zem Rīla vai rakstīt Lolitai ziņu, viņa labprāt atbildēs un pakonsultēs un atbalstīs jūsu unikālā tērpa vīzijā un tapšanā. Nu, ko? Jā. Nu, ko es tev parādīt? Parādīšu tādu žaketu man ir. Kā jāsēž žaketi? Te arī es. Es vairs neesmu ideāli. Nu, mēs arī abas esam redzamas. Jā, abas redzamas. Tas ir ļoti labi, vai ne? Jā, ļoti skaisti žaketi redzu. Mana žakete. Jā. Nu, bet nav smuki. Ļoti skaisti, ļoti skaisti. Tas ir rikškostības, man liekas, ka rikškostības ir arī viens no ieguldījumiem, kur ir vērts ielikt naudu, labā materiālā, labā piegriezumā, saprotamā piegriezumā, jo to nevajag sūtīt no Ķīnas. Jā, tas arī ilgi kalpos, tas ir, kā teikt, uz dzīvi. Jā, jo tagad arī tendences tik strauji nemainās. Un tad es viņu redzu, to var parādīt arī iekšpusīt. Jā. Mums tādi šmalki rūlīši. Neviena overloka, mums tādi nepatīk. Jā, viss ļoti precīzi. Brīlītes, viss ir tā. Jā. Nu, ļoti iedvesmojoši. Man iedvesmoja arī tautas tērpi, iedvesmoja šāle, ko mēs jāpadomā vienkārši, kas mājās ir, jāpaskatās skapī un ko no tā var radīt. Arī brauciet viņus ārā. Man pagājušajā reizes tev rādīju. Es taisos ar šito kaut ko vēl izdarīt, ja? Es esmu to izcēlus no olīšu skapiem, ja? Šito taču nevar turēt skapī. Tas ir jāvalkā tagad. Jā. Bet no sabojot, teiksim, kaut kādu gatavu sedziņu, es arī neieteiktu. Tomēr lietot kā to sedziņu, man te vien tādu sedziņu ir, ja? Jā. Liekā viņa cauri jau. Bet ja mēs tu uzlikt ūdens glāzi, tad būtu labi. Jā. Un veci seni tamborēji, viņa arī ir pielietojami. Viņa var ielikt baltā linā, skaties. Vienkārši superīgi būs. Tā kā, jā. Un ir arī tā bijis, ka pie manis atnāk ar vienu konkrētu brošu, un ap to brošu tā kleita uzbūvējās. Jā. Līgavas kleita tā bija.
Jā, tas varbūt... Ļoti gribēju to brošu piespraust šeit, un arī piesprauda. Jā. Jo viņai tā bija kaut kāda dārga dāvana. Un skaisti. Jā. Nu, ļoti iedvesmojoši. Man ļoti patika. Paldies tev, Lolita. Zini, kāpēc Līgos kleipa ir balta? Nē, pastāsti man, kāpēc ir balta. Un no kura laika? Nē, tu vari padalīties. Karaliene Viktorija to ieviesa. Savās kāzās uzvelkot baltu kleitu. Un tas aizgāja, redzi kā? Jā. Iedvesmojoši sieviete bez Instagram. Vienkārši visai pasaulē līdz šim brīdim liek, izvēlēties balto. Un, ja runiet par balto latviešu sievietē vai šajā reģionā dzīvojošai un dzimušai, tad iesaku izvēlēties maigos piena baltos, zilveņkaula, nespoži baltos. Vēl ir tā, ka šampanieši, jā, tāds? Šampanietis, jā, visi, kas ir mazliet tādi mierīgi. Jā, bišķiņ tonīt. Spoži baltais ir tumšākajiem cilvēkiem, tumšāk ādas krāsu. Nu, redz, arī kaut kas, par ko padomāt. Jāpiemeklē ir tas īstais tons pieskaņots ādas krāsai, droši vien, vai ne? Acis, mati, āda. Jā. Tas viss daudz ko nozīmē. Un arī cilvēku paši izjūtas. Jo cits var ģērbties viss melnā, justies komfortā, un cits saka, tas ir trūmi, es gribu tikai sarkanu. Un cits sarkanā vienkārši nesaprot, kāpēc ir sakauts, jā. Tā kā par krāsām tas ir, tur ir jādomā, jā. Bet parasti cilvēki jūt. Diezgan labi jūt. Nu, skaisti. No tevis var klausīties un klausīties. Viss ļoti, ļoti interesanti. Dažādi stāsti, ļoti liela pieredze, kas arī droši vien jebkurai sievietei būtu ļoti liels atbalsts. Ja, kas, tā kā es, piemēram, neesmu pieredzējusi ar šo, kad pretī ir tik zinoša dizainere, kas var padalīties un ieteikt labāko, piemērotāko katrai personalitātei. Individualitātei, jā. Labi, tā kaut kā. Jā, tad paldies liels par sarunu. Un man bija ļoti interesanti. Paldies, ka uzņēmi mani un skatītājs, kas šo skatās tavā studijā. Un jā, paldies tev. Un tad jau visiem, kam interesē, sazinieties ar Lolitu un lai top jūsu unikālais apģērbs. Paldies, atā! Atā!